Čau, čau, čau visiem! Šodien es jums parādīšu peonijas no sava dārza, to dažādību un tā. Šis ir pirmais gads, kad viņas sāk jau sevi parādīt, un man ir bezgalīgs prieks to redzēt un pasmaržot un izjust un fantastiski. Man ārkārtīgi nebeidzams prieks. Un, protams, es vēlos to parādīt arī jums, man mīļie skatītāji. Lūk, šī. Viņa nav īsti balta, viņa nav arī, tāda riktīgi dzeltena, kaut kas pa vidam. Vēl jau visas nav izziedējušas, vēl jau ir tāds, kas šogad, kas neziedēs, pēc būtības viņām jābūt gan zaļām, gan divkrāsainām, gan īpaši dzeltenām, tādām kuplām, vairākos veidos. Es ceru, ka tas man nākamajā gadā viņas iepriecinās ar saviem skaistajiem ziediem. Protams, tās visas ir noteiktas šķirnes. Katrai šķirnītei savs vārdiņš, protams, jā. Šķirnei ir raksturīgais aromāts, raksturīgās īpašības, lapu īpašības, jā, tur smalkāks, rupjāks vai pat dīļa veidi, jā. Un tā ir tikai maza daļiņa, kas man ir, jā, no visas lielās peoniju pasaules, kā senie cilvēki saka, pujenes, jā, mūsdienu vārds peonijas. Un ticiet vai ne, ir pat tādas šķirnes, kas maksā vairāk kā 1000 eiro. Man gan tāda šķirnīte nav, jā, tas jau ir pie lielajiem kolekcionāriem. Lūk, te ir. Šie ir jau cita šķirnīte. Ārkārtīgi man patīk to krāsainību un šeit viņa tā kā īsti nav atvērusies vēl. Agrāk man viņas asociējās kā vecmāmiņu, tur pujenes, ja, tur kaut kas tāds. Bet to, ka tas būs kā mūsdienās jau savu veida stils, piedodiet, nevis stils, bet ka viņa būs kā modes puķe. Un mode, ja teiksim katram cienīgam dārzniekam, tam, kam ir pojenes, jā, es atvainojos, peonijas, jā, noteikti standartā ir jābūt bartazelle šķirnei. Tās ir dzeltenās peonijas kuplās un tā, bet tās pēc būtības, man ir viņas diezgan krietni, jā, bet viņas vēl tā kā ziedus neparāda. Es ceru, ka nākamajā gadā noteikti viņas man parādīs. Ja tev patīk tas, ko es rādu, uzliec iekšķīti. Ja ir vēlēšanās, protams, priecāšos, ja vēl piesakos. Man šis kanāls tikko varētu teikt, sāk tikko startēt. Doma ir parādīt, daudz ko. Protams, laikam ejot tie krūmi būs lielāki un kuplāki un vairāk ziedu un, protams, tas viss daudz bagātīgāk. Tikai ir viena maz niansīt, kad šogad man liela daļa ir atkal jāceļ no vienas vietas ārā, jo tur ir paredzēti darbi. Un tad tas ir jāpārliek uz citu vietu. Un tas varētu būt viņiem traucēklis, teiksim, nākamajā gadā bagātīgi ziedēt. Bet ko par niekiem? Tas ir tikai laika jautājums. Augs un ziedēs tāpatās. Man šis kultūra augs patīk aiz tādu viedokļu, kad, cik man pieredze rāda, kad neviens viņas īpaši neēd. Neatnāk tur meža cūkas, tur neizdrukšo viņas tur, vai pieņemsim tur apakš zemes grauzēji, tur kāds ūdeņu žurks vai tam līdzīgs, viņas neaiztiek. Varbūt es maldos, jā, bet mana pieredze ir tāda, kad, tādā ziņā viņas ir, ļoti pateicīgi un viegli audzējams. Es gan nezinu, kā ir ar ekstra dārgajām šķirnēm. Šī arī, gandrīz kā balta, bet nebūs īsti balta. Lūk, šī ir īsti balta un smaržo pēc maipuķītēm. Vienīgā šķirne, kurai ir raksturīgi stiprs maipuķīšu aromāts. Diezgan bagātīgs viņas zied, un visa sēta spēcīgi smaržo pēc maipuķītēm. Šī maigi rozā šķirnī, tā jau ir cita šķirne, protams, jā.
Šī šķirne man ļoti patīk. Tās pildīties ziedi un tie skaisti, vienīgais smagnēji, jā, viņi ir tas sarkanums, tas košums, to ir grūti izstāstīt. Nu, lūk, šis jau būs no koraļiem jau. Koraļi nezied ar īpaši kupliem ziediem, viņi ir maziņi tādi, tā kā pumpuriņi, ne pumpuriņi, bet kaut kas tā. Tāds lašu tonis, tāds īpašs tonis. Tas ir jāredz, to ir grūti pārraidīt caur kameru. Ziedot tālāk, viņš diezgan izbalē, ir kas izbalē un ir kas nebalē, jā, tas varētu būt tas saulrieta variants šķirnes nosaukuma, tad viņam ir tas mainīgais ziedu tonis, tad, kad paziedējis ir vairāk, tad viņš paliek tāds, gaišāks tas tonis. Šī šķirnīte jau ir tāda, tā kā ar violetīgu tādu iekrāsu. Nu, lūk, tas bija tāds neliels ieskats manā peoniju daudzveidībā. Nav īpaši daudz, kā jau minēju, no milzīgās peoniju pasaules, tā ir tikai maza daļiņa. Protams, skaidrs, ka cik tad ir jābūt milzīgi, lai būtu visas, katra peoniju šķirne no visas milzīgā klāsta, ja? Es viņas mīlēju tādu viedokļu, ka viņas ir ļoti viegli audzējums. Un katrai, protams, reizēm ir tā, ka it kā šķirnes ir līdzīgas, ja, bet aromāti tomēr atšķirās. Un ticiet vai ne, ir pat tādas šķirnes, kas ož, neteiksim, ka patīkam, vizuāli ļoti skaistas, bet odīgas, ja. Turpretī tām ir ļoti, ļoti līdzīgiem ziediem, kura ir, cita šķirnīte, bet toties atkal smaržīga. Krūmu kompaktums, tāpat tās ir arī zemi krūmi, augsti krūmi, smagi ziedi, vieglāk zied, kātu, resnums, stingrums un visā tā. Kaut kā tā. Pagāja tāds, laiciņš diezgan, kamēr es visas sabildēju, sapilmēju un to visu apkopot tā kā vienā video. To nevar neparādīt. Ko, tad šajā reizītē, ko gribēju parādīt, esmu parādījusi, tad tā, tiekamies nākamajā video. Ir man vēl video, kuri ir filmēšana, eksperimentu un procesā, bet tos vēlāk. Tie ir video dažādi par apsakņošanu, un, protams, tur ir gaidīšana, kas man tur sanāks. Tas process, jā, tur ir. Tas ilgst nedēļām vai pat mēnešiem. Ak jā, piemirs vienu lietiņu. Zem šī video tur apakšā ir vieta komentāriem, tā kā laipni aicināts. Čau, čau visiem!